Es esmu kristietis, un man ir jautājums citiem kristiešiem. Vai jūs arī ticat, ka Dievs var piedot mūsu grēkus tikai tāpēc, ka Jēzus ir nomiris par mums un samaksājis? Vai tas nozīmē to, ka Dievs pēc būtības nav spējīgs piedot vienkārši tāpat par velti, bez samaksas? Mēs saviem bērniem un līdzcilvēkiem piedodam tāpatās, neprasot samaksu, un tas skaitās kā labs standarts, kā to pat Jēzus aicina mūs darīt. Vai sanāk, ka Dievs pats nevar vai negrib sekot šādam te noteikumam, šādam piemēram? Parasti skaidrojums ir tas, ka Dievs ir ne tikai žēlsirdīgs, bet arī taisnīgs, un ka viņš nevar atstāt grēku nesodītu. Bet no otras puses, ja paskatās, vai tad tas ir taisnīgi sodīt nevainīgo, atlaist grēkus vainīgajam? Vai tā nav pašas netaisnības definīcija sodīt nevainīgo vainīgā vietā? Un par šo ir sakrājušās daudz pārdomas, un ja kādu tas interesē, es varētu uztaisīt garāku video.